Pāvila vēstuli romiešiem, 8. nodaļa. Tad nu nav nekādas pazudināšanas tiem, kas ir Kristū Jēzū, kas nestaigā pēc miesas, bet pēc gara. Jo dzīvības gara bauslība Kristū Jēzū mani ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo, kad tas bauslībai nebija iespējams, tāpēc, ka tā caur miesu bija nespēcīga, tad Dievs ir sūtījis savu paša dēlu, grēcīgās miesas līdzībā un grēka dēļ, un grēku pazudinājis miesā, kad bauslības taisnība taptu piepildīta mūsos, kas nestaigājam pēc miesas, bet pēc gara. Jo tie, kas ir pēc miesas, tie domā uz to, kas patīk miesai, bet tie, kas pēc gara, uz to, kas patīk garam. Jo miesas prāts ir nāve, un gara prāts ir dzīvība un miers, tāpēc, ka miesas prāts ir naidā pret Dievu, jo tas Dieva bauslībai neklausa un arī nespēj. Bet tie, kas pēc miesas dzīvo, nevar Dievam patikt. Bet jūs nedzīvojat pēc miesas, bet pēc gara, ja tikai Dieva gars jūsos mīt, bet ja kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir nedzīva grēka dēļ, bet gars ir dzīvība taisnības dēļ. Bet ja tā gars, kas Jēzu ir uzmodinājis no miroņiem, jūsos mīt, tad tas, kas Kristu ir uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos mīt. Tad nu mēs, brāļi, esam parādnieki ne miesai, kāpēc miesas būtu jādzīvo. Ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jūs mirsit, bet ja jūs caur garu miesas darbus nonāvējat, tad jūs dzīvosit. Jo visi, kuri no Dieva gara top vadīti, tie ir Dieva bērni. Jo jūs neesat dabūjuši kalpošanas garu, ka jums atkal jābīstas, bet jūs esat dabūjuši dievbērnības garu, caur ko mēs saucam Abba, Tēvs. Tas pats gars apliecina līdz ar mūsu garu, ka esam Dieva bērni, bet ja bērni, tad arī mantinieki, proti Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja tikai līdzi ciešam, kā arī līdzi topam pagodināti. Jo es domāju, ka šā laika ciešanas neatsver godību, kas mums taps parādīta. Jo radība ilgodamās gaida Dieva dēlu atklāsmi. Jo radība ir padota nīcībai, ne pēc savas gribas, bet tādēļ, kas tos tai ir padevis uz cerību. Jo arī pati radība taps atsvabināta no iznīcības kalpošanas uz Dieva bērnu godības svabadību. Jo mēs zinām, ka visa radība kopā nopūšas un kopā mokas līdz šim. Un nevien tā, bet arī mēs paši, kam gara pirmie augļi ir. Mēs paši arī dzan nopūšamies pie sevis, gaidīdami uz savām bērnu tiesībām, uz mūsu miesas atpestīšanu. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet cerība, kas ir redzama, nav cerība, jo ko kāds redz, kā tas to var cerēt? Bet ja mēs ceram, ko neredzam, tad mēs uz to gaidām ar pacietību. Tāpat arī gars mūsu vājībai nāk palīgā, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt, kā piederas, bet pats gars mūs aizstāv ar neizrunājamām nopūtām. Un tas, kas sirdis pārmeklē, zina, kas ir gara prāts, jo tas pēc Dieva prāta svētos aizstāv. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, tiem, kas pēc viņa nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš iepriekš izredzējis, tos viņš arī iepriekš ir nolicis, lai viņa dēla tēlam būtu līdzīgi, ka tas būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem. Bet kurus viņš iepriekš nolicis, tos viņš arī aicinājis, un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis, un kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Ko lai nu par to sakām? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Jo viņš arī savu pašu dēlu nav taupījis, bet viņu par mums visiem nodevis. Kā gan lai viņš mums ar viņu nedāvinātu visas lietas? Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? Dievs ir, kas taisno. Kas pazudinās? Kristus ir nomiris, bet vēl vairāk viņš arī uzmodināts. Viņš ir pie Dieva labās rokas, viņš mūs arī aizstāv. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai bailes, vai vajāšanas, vai bats, vai plikums, vai likstas, vai zobens?
Tā kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs topam nāvēti augu dienu, mēs esam turēti līdzīgi kaujamām avīm. Bet visās šinīs lietās mēs pār pārim uzvaram caur viņu, kas mūs ir mīlējis, jo es zinu, tiešām, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdības, ne spēki, ne esošās, ne nākamās lietas, ne augstums, ne dziļums, nedz kāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū mūsu Kungā. Pirmā Samuēla grāmata, 17. nodaļa. Un filistieši sapulcināja savu spēku uz karju, un sapulcējās Šoho, kādā Jūdas cilts pilsētā, un apmeta savu nometni starp Šoho un Azeku, Efes Damimā. Bet Sauls un Izraēla vīri sapulcējās un apmetās Ozolu ielejā un taisījās karjot pret filistiešiem. Un filistieši stāvēja uz kalna viņā pusē, un Izraēla ļaudis stāvēja uz kalna šai pusē, un ieleja bija viņu starpā. Tad kāds stiprinieks izgāja no filistiešu nometnes, vārdā Goliāts no Gātas. Viņa garums bija 6 solektis un 1 sprīdis, un tam bija vaļa cepure uz galvas, un tam bija zvīņainas krūšu bruņas, un krūšu bruņu svars bija 5000 seķeļu vaļa, un lielu bruņas no vaļa ap lieliem, un vaļa šķēps uz pleciem, un viņa šķēpa kāds bija kā riestava, un viņa šķēpa asmens bija no 600 seķeļiem dzels, un bruņu nesējs gāja viņa priekšā. Šis nu stāvēja un sauca uz Izraēla pulkiem, un uz tiem sacīja: Kāpēc jūs gribat iziet un stāties uz karju? Vai es neesmu filistietis, un jūs Saula kalpi? Izmeklējiet no sevis vienu, kas pie manis nāk lejā. Ja tas ar mani varēs kauties un mani nokaus, tad mēs jums gribam būt par kalpiem. Bet ja es viņu pārvaru un viņu kauju, tad jūs būsit mums par kalpiem un mums kalposit. Un filistietis sacīja: Es šodien Izraēla pulkus esmu lamājis, dodiet man vienu vīru, ka mēs viens ar otru cīkstamies. Kad nu Sauls un viss Izraēls šos filistiešu vārdus dzirdēja, tad tie iztrūkās un ļoti bijās. Dāvids nu bija dēls Efratietim no Bētlemes Jūdā ar vārdu Isais. Tam bija 8 dēli, un Saula laikā tas jau bija vecs vīrs, jau labi gados. Un Isaija 3 vecākie dēli bija karjā gājuši Saulam līdz, un viņu 3 dēlu vārdi, kas karjā gāja, bija Elijābs, pirmdzimtais, un viņa otrs Abinadabs, un 3. Šima. Un Dāvids bija jaunākais, un 3 vecākie Saulam bija gājuši līdz, bet Dāvids gāja un nāca no Saula, sava tēva avis ganīt Bētlemē. Bet filistietis izgāja rītos un vakaros, un rādījās tur 40 dienas. Tad Isais sacīja uz savu dēlu Dāvidu: Ņem jau saviem brāļiem vienu ēfu no šīm ceptām vārpām un šīs 10 maizes, un steidzies nometnē pie saviem brāļiem, bet šos 10 sierus nones virsniekiem pār 1000, un apmeklē savus brāļus, kā tiem klājas, un ņem kādu zīmi no tiem. Bet Sauls un šie un visi Izraēla vīri bija Ozolu ielejā ar filistiešiem karjodami. Tad Dāvids cēlās agri un atstāja avis pie gana, un ņēma tās lietas un nogāja, kā Isais viņam bija pavēlējis, un nāca pie savestiem nometnes ratiem, un kaģespēks izgāja uz kaušanos, un sacēla kaģetroksni. Un izrēlieši un filistieši nostājās uz kaušanos, pulks pret pulku. Tad Dāvids nolika traukus pie rīku sarga un skrēja pie kaģepulkiem, un nāca un apsveicināja savus brāļus. Kad nu viņš vēl ar tiem runāja, redzi, tad nāca stiprinieks vārdā Goliāts, filistietis no Gātas, no filistiešu kaģepulkiem, un runāja tos pašus vārdus, un Dāvids to dzirdēja. Bet visi Izraēla vīri, kad tie šo vīru redzēja, tad tie viņa priekšā bēga un bijās ļoti. Un Izraēla vīri sacīja: Vai jūs to vīru esat redzējuši, kas te nāk? Viņš nāk Izraēlu lamāt, un notiks to vīru, kas šo kaus, ķēniņš darīs ļoti bagātu, un tam dos savu meitu par sievu, un atlaidīs viņa tēva namu no nodevām Izrēlā. Tad Dāvids runāja uz vīriem, kas pie viņa stāvēja, un sacīja:
Kas tam vīram būs, kas šo filistieti kaus un novērsīs kaunu no Izrēla? Jo kas viņš tāds filistietis, neapgraizītais, ka tas dzīvā dieva kaļapulkus lamā? Tad ļaudis viņam teica tos pašus vārdus un sacīja, tā un tā tam vīram darīs, kas viņu nokaus. Bet Eliābs, viņa vecākais brālis, viņu dzirdēja ar vīriem runājam, un Eliābs apskaitās par Dāvidu un sacīja, kāpēc tad tu esi atnācis, un pie kā tu mazo avju pulciņu tuksnesī esi atstājis? Es gan zinu tavu lielību un tavu sirds blēdību, jo tu esi nācis kauju redzēt. Tad Dāvids sacīja, ko tad nu es esmu darījis, vai man nav brīvi runāt? Un viņš griezās no tā pie cita un sacīja tos pašus vārdus, un ļaudis tam atbildēja tā, kā iepriekš. Kad nu šie vārdi tapa dzirdēti, ko Dāvids runāja, un Saulam tapa sacīti, tad viņš to lika atvest, un Dāvids sacīja uz Saulu, lai nevienam sirds nezūd viņa pēc, tavs kalps noies un kausies ar šo filistieti. Bet Sauls sacīja uz Dāvidu, tu nevari noiet pret šo filistieti ar viņu kauties, jo tu esi zēns, un viņš ir karavīrs no savas jaunības. Tad Dāvids sacīja uz Saulu, tavs kalps ganīja sava tēva avis, tad nāca lauva un lācis, un aiznesa avi no ganāmā pulka, un es to vajāju un to kāvu, un izpestīju to avi no tā rīkles. Kad tas nu pret mani cēlās, tad es to grābu pie krēpēm, un to situ un nokāvu. Tavs kalps ir gan lauvu, gan lāci nokāvis. Tāpat būs šis neapgraizītais filistietis, tā kā viens no tiem, jo viņš dzīvā dieva kaļapulkus ir lamājis. Un Dāvids sacīja, tas kungs Jahve, kas mani pestīs no lauvas un no lāča, mani arī atpestīs no šā filistieša rokas. Tad Sauls sacīja uz Dāvidu, ej, tad lai tas kungs Jahve tev palīdz. Un Sauls apģērba Dāvidu ar savām paša drēbēm un lika vaļa cepuri uz viņa galvas, un to apģērba ar krūšu bruņām. Un Dāvids apjoza viņa zobenu pār savām drēbēm un sāka staigāt, jo viņš vēl to nebija ieradis. Un Dāvids sacīja uz Saulu, tā es nevaru iet, jo es to vēl neesmu ieradis. Un Dāvids to nolika no sevis nost. Un viņš ņēma savu zizli rokā un izmeklēja 5 gludus oļus no upes, un tos lika gana tarbā, kas viņam bija, proti tai kulē, un viņa linga bija viņa rokā. Tā tas gāja filistietim pretī. Un filistietis nāca Dāvidam ar vien tuvāk, un viņa bruņu nesējs viņa priekšā. Kad nu filistietis skatījās un Dāvidu redzēja, tad viņš to izsmēja, jo tas bija jauneklis, sarkaniem vaigiem un skaistu seju. Un filistietis sacīja uz Dāvidu, vai es esmu suns, ka tu ar nūju pie manis nāc? Un filistietis lādēja Dāvidu pie saviem dieviem. Un filistietis sacīja uz Dāvidu, nāc šurp pie manis, es tavu miesu došu putniem apakš debes un zvēriem laukā. Bet Dāvids sacīja uz filistieti, tu nāci pie manis ar zobenu un šķēpu un vairogu, bet es nāku pie tevis, tā pulku kunga Jahves Cebauta vārdā, kas ir Izrēla kaļapulku dievs, ko tu esi zaimojis. Šodien tas kungs Jahve tevi dos manā rokā, ka es tevi nokauju un tavu galvu no tevis atņemu, un filistiešu nometnes maitas dodu putniem apakš debes un zvēriem virs zemes, un visa pasaule atzīs, ka Izrēlam ir dievs. Un visi šie pulki atzīs, ka tas kungs Jahve neizglābj ar zobenu un šķēpu, jo karš pieder tam kungam Jahvem, tas jūs dos mūsu rokā. Un notikās, kad nu filistietis cēlās un nāca un Dāvidam tuvojās, tad Dāvids steidzās un skrēja uz kaļapulkiem filistietim pretī, un Dāvids bāza roku tarbā un izņēma vienu oli un meta ar lingu un iesvieda filistietim pašā pierē, tā kā akmens viņa pierē ieskrēja, un tas krita uz sava vaiga pie zemes. Tā Dāvids pārvarēja filistieti ar lingu un ar oli un kāva filistieti un to nokāva, bet Dāvidam zobena nebija rokā. Tad Dāvids pieskrēja un piestājās pie filistieša un ņēma viņa zobenu un to izvilka no maksts un to nokāva un tam ar to nocirta galvu. Kad nu filistieši redzēja, ka viņu varenais bija miris, tad tie bēga. Un Izrēla un Jūdas vīri cēlās un gavilēja un vajāja filistiešus, kamēr nāk ielejā un līdz pašiem Ekronas vārtiem. Un filistiešu nokautie krita uz Šaāraimas ceļa un līdz Gatai un līdz Ekronai.
un Izraēla bērni griezās atpakaļ no filistiešu dzīšanas un aplaupīja viņa nometni. Un Dāvids ņēma filistieša galvu un to nonesa uz Jeruzalemi, bet viņa bruņas viņš nolika savā teltī. Sešdesmit otrs psalms. Iepriecināšana pret ienaidniekiem. Dāvida dziesma, dziedātāju vadonim Jedutunam. Tiešām, mana dvēsele ir klusa uz Dievu, no viņa nāk mana pestīšana. Tiešām, viņš ir mans akmens kalns un mans pestītājs, mans patvērums, ka es daudz nešaubīšos. Cik ilgi jūs visi vienam krītat virsū, to satriecat, kā ielīkušu sienu un iedauzītu mūri. Viņi uz to vien domā, viņu nogāst no viņa godības. Tiem patīk meli, ar savu muti tie svētī, bet sirdsdziļumā tie lād. Tiešām, mana dvēsele esi klusa uz Dievu, jo no viņa ir mana cerība. Viņš vien ir mans akmens kalns un mans pestītājs, mans patvērums, ka es nešaubīšos. Pie Dieva ir mana pestīšana un mans gods, mana stipruma klints, mana cerība stāv uz Dievu. Ceriet uz viņu vienmēr, jūs ļaudis, izgāziet savu sirdi viņa priekšā. Dievs mums ir par patvērumu. Tiešām, cilvēku bērni nav nekas, lieli ļaudis ir nelietība, uz svariem likti tie kopā būtu vieglāki nekā vējš. Nepaļaujieties uz netaisnību un uz laupījumu, netopiet nelieši, kad bagātība vairojas, tad nedodieties uz to ar savu sirdi. Dievs vienu vārdu ir runājis, to dažkārt esmu dzirdējis, ka Dievs ir varens. Un tu, ak kungs, esi žēlīgs, jo tu maksā ikvienam pēc viņa darba.